Organizācija Sabiedrība par atklātību Delna publiskojas datubāzi Kandidāti uz Delnas LV, kurā apkopot informāciju par Eiropas parlamenta deputātu kandidātu reputāciju. Datubāzē Kandidāti uz Delnas mēs apkopojam informāciju par lēmumiem un rīcībām, ko Eiropas parlamenta kandidāti ir darījuši, un kas ir ļoti cieši saistīti ar ētikas pārkāpumiem, ar labas pārvaldības pārkāpumiem, korupciju. Un tādā veidā mēs gribam sabiedrībai atsvaidzināt atmiņu, jo, kā mēs visi zinām, šī atmiņa ir samērā īsa. Saskaņā ar datubāzē apkopoto informāciju 25 no 54 kandidātiem pastāv korupcijas risks, bet viens kandidāts novērtēts kā bīstams saistībā ar mēģinājumu gāzt valsts varu. Savukārt 12 kandidāti saņēmuši vērtējumu zems risks, jo viņa biogrāfijā atrodams sliktas pārvaldības un ētikas pārkāpumi. Partijas mainījuši 23 kandidāti no 54 analizētajiem, 3 kandidātu biogrāfijā fiksēti neiecietīgas vai naida runas gadījumi, bet 10 kandidātiem ir vērā ņemamas parāda saistības. Mēs vēlamies atgādināt vēlētājiem to, ko pats kandidāts pats par sevi visticamāk nevienam nepateiks. Mēs esam izmantojuši Leta arhīvu kā pamatu un arī publiski pieejamās citas informācija avotus, kā arī publiskās datubāzes, kā piemēram valsts amatpersonu deklarāciju datubāzi vai piemēram KNAB partiju finansēšana datubāzi. Delna atgādina, ka Eiropas parlamenta deputāti tiek ievēlēti uz 5 gadiem, un viņi pieņemtie lēmumi Briselē vai Strasbūrā ietekmēs mūsu ikdienas dzīvi ilgtermiņā. Tādēļ arī kampaņai dots nosaukums, ko sēsi Briselē, top ļausi Latvijā. Es saskatu zinām pievienoto vērtību šai datubāzei, kura ļauj izdarīt mums diezgan tādus pamatotus lēmumus attiecībā tieši uz šo te godīgumu, negodīgumu, korumpētības, nekorumpētības. Pēc šī parametra mēs varam ieskatīties un izdarīt kaut kādā veidā racionālus, apzinātus lēmumus un tādā veidā arī īstenot šo te līdz šim lielā mērā iztrūkušo to sodīšanas vai pārmācīšanas aspektu. Projektu Kandidāti uz Delnas LV finansiāli atbalsta Atvērtās sabiedrības institūts sadarbībā ar Atvērtās sabiedrības iniciatīvu Eiropai, kā arī vairāk Delnas sadarbības partneri, ārvalstu latviešu mediji un citi. Pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām mājaslapas saturs būs pieejams latviešu, krievu un angļu valodā.